Neformālās izglītības treneris Reinis Širokovs stāsta par iespējām mācīties visas dzīves garumā. Reinis pats mācoties ir apceļojis teju 50 pasaules valstis, un viņš stāsta par to, ka šāda iespēja ir arī tev, turklāt nemaksājot gandrīz neko. Runājām par neformālās izglītības metožu sniegto iespēju pieredzēt dažādas situācijas un attiecības, no kurām nekavējoties iemācīties darīt. Runājām arī par to, kur tad slēpjas tā sajūta, kā izrādās domu nēsamībā. Sveiks, Reini! Sveika! Paldies, ka tu atbrauc. Mums šodien ar tevi jāizrunā tāda ļoti nopietna tēma par neformālo izglītību gan bērniem, gan pieaugušajiem. Bet tev arī pašam ir interesants ceļš, kā tu līdz tam nonāci. Man interesē sadaļa, ka tu esi ļoti daudz ceļojis un droši vien, ka ļoti daudzas metodas arī esi atvedis no dažādām kultūrām, no dažādām valstīm. Pastāsti mums mazliet, kas tu šobrīd esi, kā tu sevi piedzīvo, ko tu dari un par savu karjeras pieredzi. Jā, es esmu vienkārši Reinis. Es daru divas lietas. Viens ir, es vadu cilvēkiem individuālas konsultācijas, kur viņiem palīdz sakārtot emocijas, pašsajūtu, tos jautājumus, ar kuriem viņi varbūt ir iesprūduši, netiek galā domu un emociju pasaulē, un arī apmācības personīgās izaugsmes jomā, emocionālās labotības jomā, un tā skaitā tam visam apakšā ir neformālā izglītība. Tu jautāji par tiem ceļojumiem. Es, kad braucu dažreiz pie kaut kādiem pedagogiem vai jauniešiem, viņiem uzdodu mazu mīklu. Kā jums šķiet, cik es valstīs esmu bijis? Viņi min. Es pasaku to foršo ciparu, 40. Un es viņiem prasu nākamo, bet kā jums šķiet, cik daudz ir bijuši šīs valstis Eiropas apmaksāti šie braucieni? Cik ir bijuši šie ceļojumi bez maksas? Nezinu, varbūt mēģinu uzminēt, no 40 ceļojumiem, cik daudz ir bijuši Eiropas apmaksāti? 35. Tas būtu jau ideāli, bet kaut kādu daļu es tomēr pats arī nosedzu. Ja nemaldos, tad 26 valstis un tādi apmācību braucieni un pieredzes apmaiņas braucieni ir pateicoties Erasmus Plus iespējām, kas ir arī pieaugušajiem pieejams, arī tev. Arī cilvēkiem pat tādiem, kuriem sudrabiņš matos. Un šiem braucieniem un ceļojumiem pamatā ir ne tikai kaut kāda ekskursija vai valstu pieredzēšana, bet arī kompetenču stiprināšana, piemēram, par mākslu, kultūru, ekoloģiju, komunikāciju, par zaļu dzīvesveidu. Es parasti braucu uz tādiem, kas ir par personīgu izaugsmi, kas ir par sevis izzināšanu, pilnveidošanu, par tādu kā konsultatīvo darbu, prasmi nostiprināšanu. Un tas viss mani sāka īstenībā vest pasaulē jau 13 gadu vecumā. 13 gadu vecumā es pirmo reizi Jelgavā, kad es gāju breika pulciņā, mēs breikojām, es griezos uz galvas un dejoju un sevi izpaudu. Skolā es jutos ļoti slikti, neiederīgi, bet vismaz tajā hip-hop kultūrā es jutos kaut cik foršs un kaut cik tāds aizrauts. Tad mūsu treneris Raitis teica, hei, kurš grib uz Poliju braukt, tur būs jauniešu pieredzes apmaiņa. Tad mēs braucām. Un tad drīz vien man bija Jelgavas, kurā tā skola bija, laikam Spīdolas ģimnāzija, bija klases biedrene forša, Lelda. Viņa teica, klausies, tu tāds aktīvs, varbūt tev arī interesē tādi jauniešu projekti. Es tur Rīgā esmu atradusi vienu tādu vietu, Kaņieris, vēl joprojām strādā tā vieta. Varbūt tu gribi braukt ar mani uz Zviedriju. Mēs brauksim no Latvijas. Man 15 gadus, saku, jā, aiziet. Un tad man bija āķis lūpā, jo es sapratu, ka pirmo reizi dzīvē, kad mācīties var forši, ka mācīties var darot, un kad nav vienmēr ar lineālu 4 sēdies, kad var izpausties. Tas viss stāsts tā īsumā man pavēra durvis uz pilnīgi jaunu pasauli, jo es biju tāds cilvēks, kas baigi nejūtās komfortabli skolā, teiksim, tādos ikdienas, pasākumos. Es jutos tāds kaut kāds atšķirīgs, neiederīgs, bet beidzot es atklāju, ka ir arī veids, kā es varu mācīties, kā es varu atklāt, kas man ir stiprās puses, un ka es varu arī kaut ko tajā dot. Un es jau sāku vadīt apmācības jau 17 gadu vecumā, jo man bija tas īsais stāsts arī tāds, ka caur vienu no šiem Erasmus Plus projektiem, caur neformālu izglītību, es iepazinu coachinga metodi. Man tik ļoti iepatikās, ka es uzprasījos tam trenerim, kur var mācīties. Viņš teica, īsti nezinu, bet ir viens tāds varens džeks Šveicē, pajautā viņam.
Un es viņam uzrakstīju e-pastu, tur sveiks, Pīter, šeit Reinis no Latvijas, man 17 gadi, grib mācīties coachingu, kādas ir iespējas. Nu, cerībā, ka viņš man atsūtīs kaut ko PDF failu vai nezinu, vispār atbildēs, jo, zin kā, 17 gados rakstīt e-pastu onkulim uz Šveici, likās diezgan nereāli. Un viņš atbildēja, un es tā kā tāds... Kurš Pīters tas ir? Pīters Zābo, viņš ir viens no coachinga pamatlicējiem, bet viņš vairāk tā kā sāka Šveicē pasniegt to, ko viņam mācīja viņas skolotāji. Viens terapeits, lai kā viņš tur bija, Dešeizers bija uzvārds, viņš ir viens no pamatlicējiem Solution Focused Approach terapijā. Un īsāk sakot, ar kopainu japānieti, In-So Kum Yang vai kaut kā tā, viņi apvienoja coachingu un šo te Brief Approach Therapy, uztaisīja savu pieeju, un tad šis te Pīters vada apmācības. Un viņš man atsūtīja atpakaļ atbildi, saka, Reinis, sveiks, nu super, ka tev interesē. Nu, zin kā, man tev īsti nav ko piedāvāt, izņemot to, ka mums būs kurs Šveicē. Brauc mācies, šoreiz pat atlaidīta tikai 6,000 eiro. Man 17 gadi, es dzīvoju Jelgavā pie vecākiem, 17. Nav tādas naudas, es tāds nokāru snuķi, domāju, nekā nebūs, bet iekšā man vienmēr ir bijis tāda neatlaidība, spīts un ziņkārība, klavēties pie durvīm tik reizes, kamēr tās durvis kaut kur atver. Un tad viņš teica, es uzrakstīju, klausies, Pīter, milzīgs paldies, ka tu man atbildēsi, un par to ļoti, ļoti priecīgs. Man nav tādas iespējas mācīties, es nāku no ļoti parastas ģimenes, bet ļoti, ļoti gribās to coachingu apgūt, jo beidzot es dzīvē jūtos, ka kaut kas man sanāk, un es esmu kaut kādā ziņā nejūtos kā pēdējais lūzeris, un man tiešām tas aizrauja, un es būtu gatavs ar to saistīt savu dzīvi. Cerībā, ka tiešām varbūt kādu grāmatu vismaz ieteiks. Nosūtu e-pastu, domāju, nebūs, jebkas. Un atnāk pēc dienas, saka vēl e-pastu, saka, Reini, klausies, es redzu tavu deksmi, tavu interesi, es saprotu. Daram tā, ja tu gribi, brauc mācies, es tev naudu neprasīšu. Vienkārši apmaksā savus ceļa izdevumus, ja tu vari. Un man tas nozīmē 9 mēnešu laikā 3 reizes aizlidot uz Šveici un atpakaļ. Un tas tajā laikā cenas nebija dārgas. Es varēju iekrāt un es braucu. Es biju tik ļoti broke, jeb tukšāk, es uzprasījos arī pie viņa palikt, jo man nebija naudas hotelim Šveicē. Viņš arī pieņēma, un es tā kā, kā tāda kausa ar zināšanām visu laiku prasīju, kas ir tas, kas ir šitas, kas ir tas. Un viņš arī stāstīja, zin kā mēs tur vakariņojam mājās, tur taisam tēju, un man bija tā privilēģija viņam prasīt, un viņš arī ar prieku dalījās. Un viņš tāds cilvēks, kuram izrādās ļoti patīk atbalstīt jaunus cilvēkus, viņš ar ģimeni, ar sievu un ar bērniem vienam tur jaunietim uztaisīja fotostudiju, kuram bija sapnis par fotografēšanu. Vienam apmaksāja ugunsdzēsības kursus. Viņi kaut kā tā nodarbojas ar filantropiju, un es tad pagadījos ar tāds. Lūk, un tajā vecumā, es sāku jau 17 gados ar šo te coachingu dalīties, un man sāka prasīt daži kolosāli cilvēki, ir tīpaši sveiciens Kristīnai Kodei un Alisei Raupei un Liemai Ziemeļniecei no Jelgavas ar tādas foršas dāmas, kas neformāla izglītībā jau bija, un viņas teica, Reini, tu tur samācies visādas foršas lietas Šveicē, pastāst mums arī. Jaunieši, mūsu cilvēki, un tad es viņiem sāku dot tās metodas, viņiem patika. Un tajā brīdī man bija vēl viens āķis lūpē, es sapratu, es varu dalīties ar to, kas man patīk, un es to varu pasniegt interesantā veidā. Super! Un tādā veidā es kļuvu par neformālās izglītības treneri. Kopš tā laika es to daru profesionāli jau vairāk kā 12 gadi, šobrīd man 31. Un esmu arī viens no mācību vadītājiem jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā, jeb JSPA, kas nodrošina augsta līmeņa mācības. Un, mani sauc uz skolām, uz uzņēmumiem, uz pašvaldībām, kad runa tieši par emociju vadību, par personīgu izaugsmi, par attiecību uzlabošanu. Tas ir tāds freelance dzīves stils, sauc, kaut kad ir vairāk, kaut kad ir mazāk, un pārējā laikā es pieņemu cilvēkus individuāli. Pastāst mazliet vairāk par to Erasmus programmu pieaugušajiem. Mūsu podkāstu auditorija tomēr cilvēki jau ir 30+, kas jau dzīvē kaut ko ir sasnieguši, bet iespējams domā kaut ko mainīt, kaut ko citu pamēģināt, varbūt kaut ko piemācīties savā laukā klāt. Un es visu laiku domāju, ka Erasmus tas ir par jauniešiem, bet tu saki, ka tas ir arī pieaugušajiem. Jā, viens labs piemērs. Man Jēkabpilī ir paziņa, viņa ir māmiņa, man liekas, 3 bērniem. Liela daļa dzīves viņa ir visu laiku rūpējusies par bērniem, visu laiku darījusi visādas atbildības. Un te viņai pēkšņi kāds pateica, klausies, bet tu arī vari braukt Erasmus pieredzes braucienos. Es saku, un to visu apmaksā.
Nopietni? Un kas man ir vajadzīgs? Nu, bišķiņa angļu valoda. Ok, kur var pieteikties? Nu, viņi atsūtīja, vienkārši ir pieejamas Facebookā grupas. Viena no grupām ir Latvijas jaunatne. Viena, man liekas, ir vienkārši Erasmus Plus programmas. Bet ir arī tāda mājaslapa Salto Youth, un tur ir vesels saraksts ar tām apmācībām. Un tad tu uzliec kritērijus, vai tu gribi, piemēram, īsu, tur 2-3 dienas, vai tu gribi pieņemsim garāku, tur 7 līdz 10 dienas. Ir arī brīvprātīgā darba tādas opcijas, bet manuprāt, viss tāds cilvēkam parastajam, kas ir 30 gadi plus, ir tas, kad tu parunā ar tiem cilvēkiem, kas te orientējas, jo tā nav kāda slepenā misija. Tur vienkārši ir jāzina kaut kāda mājaslapa vai Facebook lapa, kur atrast. Tu iepazīsties ar to uzsaukumu. Mēnesī, es domāju, Latvijā orientējoši ir kaut kādi 3 līdz 5 projekti, kas meklē dalībniekus. Katrā projektā vajag kādus 5-6 latviešus. Un tad jūs visi uzrakstat motivācijas vēstuli. Hei, es gribu braukt uz Spāniju, mācīties, piemēram, par biodeju vai par mākslas terapiju vai, pieņemsim, par ekoloģiju pasaulē. Mani sauc Līga, es esmu tādu pieredzi un gribu šito projektu, tāpēc, ka gribu jaunas metodas, piemēram, atvest uz Latviju. Tad viņi pastāsta, iepazīstās ar tevi, kas organizē, un organizē tādu pašu cilvēku kā mēs. Arī mēs ar tevi varam uzrakstīt Erasmus Plus projektu. Un mēs paskatāmies, mums patīk šis cilvēks, mēs viņu ņemam. Un tad Eiropa visu apmaksā, vienkārši tu nopērci savas biļetes, saglabā biļetītes, un pēc tam iedod viņiem, viņi tev vādu atpakaļ. Un dzīvošana, ēšana ir nodrošināta. Jā. Vai man ir kaut kāds pienākums pēc tam kaut kāds strādāt, kaut kādas stundas? Minimāls. Vislabākais ir, ja tu uztaisīji kaut kādu šo te pieredzes padalīšanos workshopu uz vietas, piemēram, novada 10 draugiem vai kolēģiem, piemēram, ko tu uzzināji par to tematu. Stundas workshopu, piemēram. Vai uztaisi webināru. Mazākais, kur tāds varbūt slinkākais variants ir uztaisi blogu, uzrakstīju. Es biju tādā pieredzē. Tad tā mana atbildība ir pēc tam padalīties, izplatīt tās zināšanas, ko es tur esmu ieguvusi. Jā, mēdz būt arī dziļāki projekti, kur varbūt ir tiešām jāuztaisa savus projektus, vai ir vairākās daļās projekti. Bet priekš iesākuma chill. Jā. Tas, ka tu padalies, kad hei, biju tādā Eiropas Erasmus projektā, iemācījāmies to un to, paldies tiem un tiem. Super, tā ir lieliska iespēja. Ir. Es esmu neizsakāmi pateicīgs Eiropas iespējām, jo es esmu atradis savus talantus, es esmu iepazinis savu personību, es esmu redzējis pasauli tik daudz dažādās krāsās. Sākot no luksus dzīves apstākļiem kaut kādā Vācijā vai tur Maltā līdz vaiprātam Kurdistānu galvaspilsētā Diyarbakirā pie Turcijas, Irākas robežas, kur cilvēki ir tik ļoti izolēti, kad māsītes ar brālēniem precās un bērnus taisa, un baltos cilvēkus nebija redzējuši. Es tāda arī biju. Kur bija bail? Bija. Tur bija šausmīgi, tāpēc, ka tur apkaroja un ietekmēja jebkāda veida pretēju ideoloģiju turku valdībai, līdz tādam līmenim, kad ik pa laikam ar helikopteru pārlido pāri vietējiem ciematiem, nošauja dažus, lai atstātu ziņojumu, kad hei, mēs esam pie varas. Bija bīstami, jā. Mums neļauj pa ielām staigāt bez pasēm. Bet tas ir drosmīgi arī no tā projekta organizatora puses taisīt projektu tieši tur. Es saprotu, ka kultūra jārāda. Jā, vienīgais, tajā konkrētas gadījumā bija, diemžēl, šos te Erasmus projektus viņus nevajadzētu izmantot personīgam interesēm, bet tie, kas organizēja, viņi tik ļoti pārdzīvoja par to apspiestību, kad 90% no to apmācību fokusa bija par to, paskatieties, cik mums ir traki, ziniet par šito, lūdzu palīdziet mums, un viņi ir šausmīgi ļaundari. Bet ja tev tur jābūt 7 dienas vienās telpās ar 30 cilvēkiem, kas par to tematu domā, tā tas parasti nenotiek. Šis ir ekstrēms gadījums, un tā notiek ļoti reti. Jo formāti ir daudz dažādi. Dabā, pārgājiena, laivas, kalnis bija Gruzijā pie govīm kalnos un mācījāmies apzinātību. Viss kaut kas ir jāiespējams, un tu arī vari braukt mierīgi. Ir parasti, kāpēc cilvēki domā, ka nevar, jo ir viens formāts jauniešu pieredzes apmaiņas, un tad ir jaunatnes mobilitātes braucieni, kas ir vairāk kā treniņu kursi. Un šie te jaunatnes pieredzes apmaiņas braucieni ir parasti no 13 līdz 18 gadiem, vai no 13 līdz kaut kādiem 25. Tur jāapstājas precīzāk, ja iespēja mājaslapā. Bet šie te mobilitātes projekti parasti ir no 18 līdz pat 1 vecumam. Jā.
Nu, tad tik jāskatās. Es biju kaut kāds, es pati strādāju ar jauniešiem motu programmā, tad es biju skatījusies, ka tur var braukt arī tie, kas arī brīvprātīgi strādā ar jauniešiem, vienkārši iegūt šīs prasmes, jo mēs jau bieži, tie, kas ir motā, tie ir jau tādi pieredzējuši cilvēki, kam ir pamatdarbs, tur finanses, jurisprudence, arī valsts pārvalde, nu ļoti tur dažādi, un viņiem jau nav, viņiem vienīgais, kas viņus vada un motivē, ir vēlme dot, bet zināšanas kaut vai par tīņa, par tīņu specifiku, par viņu emocijām, kā vadīt, kā turēt telpu. Ja mēs zinām, kā ieiet, novadīt piču, valdes priekšvaldei un tā, bet es atceros, kad es pati iegāju savā pirmajā motu klasē un es sapratu, ka es vispār tur nekas neesmu. Manas 2 augstākās izglītības es varu vispār nolikt plauktiņā. Tur ir džungļi. Un tev tajos džungļos kaut kā ir jāizdzīvo. Es domāju, ka mamām ir vieglāk, it īpaši tām, kurām jau ir tīņi. Viņām ir vismaz tāda maza nojausma. Bet arī, protams, ja tu neesi speciāli par to mācījies, tad bieži vien tā mūsu intuitīvā sajūta nav tā pareizākā. Ja? Mēs jau bieži vien maucam tā, kā mūs audzināja, ja? Bet tas nevienmēr ir pareizi. Jā. Nu, tad jau tur esi bišķi pazīstama ar neformālu izglītību, ja tu esi motā. Nebija par to tā domājis, bet laikam jā. Nu, jo tur citādāk nevar. Tur ir jāiemācās. Visticamāk, ja tu ej pie jauniešiem un tev ir jānotur viņu uzmanība, tad visticamāk, klasiskais lekcijas orients nedara. Visticamāk, es arī runāju nesen vienu sievieti arī, kas ir mentore un pasniedzēja šajā programmā. Un es arī dzirdēju, ka viņai nākas radoši pieiet. Jā. Kad caur runāja tur par atkarībām, tad taisīja simulācijas, ko tas dara un kādas ietekmē. Jaunieši to uzreiz atcerās. Ja tas ir vienīgais, ko viņi atcerās. Mēs visi taisam to simulāciju. Tā ir viena daļa no pirmās nodarbības. Tad tas ir tas. Tad, kad jūs taisat tādu atskatu, tad vienīgais, un ir bijis klase kā komanda un fokus un ļoti daudz dažādas spēles, bet tas, ko viņi atcerās, kā mēs dzērām feiku alkoholu. Jā. Jo tur ir tāda spēle, ka alkoholu skolā ienest nedrīkst, bet ir simulēta pudele, kur ir rakstīts virsū, ka tas ir alkohols, piemēram. Un tad motu treneris ir tas, kurš viņus tā kā kacina. Tur ir tāda, it kā viens bariņš sēž, un tad tur ienāk vēl viens bērns, kur it kā nepieņem barā, un viņam jāiekļaujās. Un tad mēs mācāmies, kā šādā situācijā pateikt nē, jo caur to alkoholu jau tu draugs nebūsi, ja tu kaitēsi sev un citiem. Un tas ir tas, ko viņi atcerās. Ir jau tie ankuri. Jā. Bet, Reini, pirms mēs ejam pētīt tiešām par kas ir neformālā izglītība, kas tā ir raksturīgs, kur to var izmantot, to var arī, es domāju, spēlējoties ar suni var izmantot. Bet pie tevis nāk ļoti daudz cilvēki, tad, kad viņi jūtas apmulsuši, tieši par šo arī iespējams profesijas maiņu, kaut kādu aicinājumu atrast. Kā tu priekš sevis esi nodefinējis, ko šie cilvēki meklē? Un vai tu esi dzirdējis arī, es esmu dzirdējis, ka nav tā sajūta, tāpēc arī šis podcasts tā saucās. Kas priekš tevis ir atbilde, pēc kā mēs tiecamies? Tad droši vien divas atbildes. Viens tas, ko esmu dzirdējis, viens tas, ko es kā Reinis jūtu. Es kamēr pastāstīšu, ko esmu dzirdējis, tikmēr varbūt atnāks arī mana paša sirds sajūta. No daudziem ekspertiem, Eckharta Tolles, Tonija Robinsa, esmu sapratis, ka cilvēks ir viena alka. Visi cilvēki uz šīs pasaules grib kaut ko vienu, un tas ir justies labi. Justies labi, un ko tas katram nozīmē. Un mana vairāk kā Reiņa sajūta ir, ka tas, ko mēs cilvēki gribam, ir paplašināties, augt, lai arī ko tas katram nozīmētu. Pieredze, sajūtas, dzīves intensitāte, attiecību dziļums, garīgums, pārticība. Man liekas, tas ir tas, ko mēs gribam. Un es nevaru izskaidrot, nav man tādas vienas skaidras akmenī kaltas atbildes, bet es teiktu, ka tas ir tas paplašinājums, ko mēs gribam. Jo, redz, mēs esam ļoti zinkārīgas būtnes. Ja mūs ieliktu 4 sienās ar pilnu leduskapi, es domāju, liela daļa cilvēku ātri vien nojūgtos. Ja mēs netiktu ārā un tas leduskaps nemainītos, piemēram. Tur būtu tikai... Tur jau var pastīties kaut kāds realitātes šovs. Jā. Un būtu varbūt kāds procentiņš, kas tiešām to izbaudītu un laimīgi tur gulētu un tā.
Bet mēs esam ļoti ziņkārīgi. Un, man liekas, jā, tāpēc tas mūs vieno, mēs meklējam paplašinājumu. Jā. Par to ziņkārību Covid laikā dr. Vestermana ļoti daudz stāstīja par to, kur ir tā problēma Covid laikā, ka mēs sēžam mājās, pat tad, kad mēs nebijām to apzinājušies, mūsu smadzenēm ir šī vajadzība pēc novitātes, jebkādas. Un tad es atceros, viņas piemērs bija tāds, ka viņa pirka, man liekas, kāmjus vai kaut kādus citus zvēriņus mazos, tāpēc, ka tur vajadzēja izzināt, un kā viņus barot, un kāds viņiem tur tas režīms, un arī, lai bērni var kaut kādā veidā ņemties, jo ikdienā mēs pat nepiedomājam, kā mēs dabūjam to novitāti. Mēs aizējam pa citu ielu, mēs satiekam dažādus cilvēkus, ja darbā atkal notiek kaut kāda ņemšanās tur, ja, atkal kaut kas jauns, it kā tas pats vecais, ja, bet tomēr kaut kāda jauna šķautne parādās. Un, ja mēs par to nedomājam, un tavs piemērs par stikla būri ir ļoti labs, nu, tur arī, protams, varētu atrast veidus, kā sevi nodarbināt, bet nu, cik ilgi tā novitāte mums ir vajadzīga? Jā. Ir tādas 6 psiholoģiskās vajadzības. Un pirmā ir skaidrība, noteiktība, ka mēs zinām, kas būs, kad būs, lai var paredzēt, lai justies droši. Bet otra ir par 180 grādiem pretēji. Neskaidrība, spontanitāte, dažādība. Un tur ir vēl 4, un mums katram cilvēkam ir viņas visas, un viena parasti dominē. Un tā baigi smuki nosaka cilvēka motīvus, kāpēc viņš dara to, ko viņš dara. Man, pieņemsim, ir ļoti, ļoti izteikta vajadzība pēc neskaidrības, pēc neziņas. Es dievinu sevi ielikt dīvainos apstākļos, pieņemsim, nezinu, mežā. Uz Kurdistānu aizbraukt. Jā. Mežā bez navigācijas ar moci ielīst kaut kādu, nezinu, patāku vai ceļu. Vai doties uz jaunu valsti, viena pašam ar mugursomu. Nezinu, pirms 2 gadiem aizbraucu uz Vietnamu. Uz 3 nedēļas viens pats braucu pa kalniem ar moci, ar vienu mazu mugursomu. Nezinādams, kuras nakšņošu. Un citiem cilvēkiem tas liktas vājprāts. Un viņiem atkal vajag, lai visi tās smuki saplānots, sakārtots. Bet arī viņos ir šī tendence augt. Tāpēc viņi brauc laivu braucienos. Tāpēc viņi varbūt spēlē kaut kādus šahus vai citas spēles. Un ir jau daudz dažādi kā paplašināties. Tas bija viens no iemesliem, kāpēc es aizgāju uz motu. Jo, kā es tev teicu, tur ir džungļi. Jo es esmu kontrolfrīks. Man vienmēr viss ir saplānots, un es zinu plāns A, plāns B, un es zinu, ko darīt. Man ir liela pieredze, un es taču esmu tajās vidēs, kur vismaz ir kaut kādi noteikumi. Un tad pēkšņi tu ieej tajā klasē, un tur nav noteikumu, tur nav paredzamības. Tev vienkārši tās 3 stundas tur ir jāizdzīvo. Un es saprotu, ka man šis treniņš ir vajadzīgs. Man viņš ir vajadzīgs. Es kā piepildu savu misiju, iet pie bērniem, un tā, protams, ir primārā. Bet es arī pati ļoti daudz no tā mācos. Jo man šīs prasmes, attiecīgi, tā kā es visam sagatavojos, man viņas nav izkoptas, bet tās ir ļoti, ļoti vajadzīgas prasmes. Man gribās tevi paslavēt. Jo tas nav viegli. Nav viegli sevi likt ārpus komforta, no paredzamības, bet tas ārkārtīgi harmonizē. Cilvēkiem, kuriem ir ļoti augsta kontrole, kuri ir ļoti diskrēti, analītiski, viņiem dažreiz pazūd dzīvesprieks. Kāpēc? Tāpēc, ka nav šī starpa priekš brīnuma, priekš spontanitātes, un to sauc par krišanu. Ir tāpat kā falling in love, mēs ļaujam krist sev mīlestībā, un tas ir tas burvīgais. Nevar control in love. Ir jāatrod brīži, kur krist. Tāpēc es ļoti iesaku, ja klausās analītiski cilvēki vai tādi, kas ir ļoti rāmīšos un pietrūkst dzīvesprieka, tad ir tiešām svarīgi doties tur, kur mēs varam krist burtiski. Pieņemsim, iet uz pārādējām. Ir īpaši dāmas, viņām tur ir jāmācās ļauties. Iet baseinā peldēt, jo baseinā tev ir jāatlaiž spriedze, ūdens tevi tur. Da kaut to iet lekt ar gumiju. Ja pārvarēt to krišanu, tas nozīmē atlaist kontroli. Un tur ir ļoti daudz vieduma un dziļuma, tas nozīmē paļauties. Un tā paļaušanās, kad viņa ir veselīgā proporcijā ar kontroli, tad tā ir ļoti, ļoti skaista sadarbība ar dzīvi. Bet ja ir tikai kontrole, tad mēs liedzam brīnumiem ienākt savā dzīvē. Tāda ir man tā sajūta. Brīnišķīgi. Es to saucu par rotaļīgumu, jo tas ir tas, ko mēs pazaudējam, ka tad, kad mēs bērnībā, tagad bērni neiet uz ielas, mēs gājām ārā, mēs jau nezinājām, ko mēs tajā dienā darīsim. Es, protams, brīnos, kā mēs izdzīvojām līdz šai dienai, tu esi mazliet jaunāks, bet tad, kad es atceros, kā mēs skraidījām pa nepabeigto 6 stāvu māju, kurā katrā grīdā bija caurums. Mēs tādās bombardienas spridzinājām. Jā, bet tur bija tas rotaļīgums, ka mēs atklājām
atklājām sevi, mēs atklājām, kā domā mūsu komanda, kurš pirmais aizlaižās, ja kurš pēc tam kaut ko sarunā, tad jāiet atvainoties, tad jāiet skaidroties ar vecākiem, vai mēs ejam kopā, vai kāds negrib iet. Ja, un tad, bet, diemžēl, pieaugušā vecumā pirmais, ko mēs izslēdzam, ir šis rotaļīgums. Nu, lielākā daļa, jā. Lielākā daļa. Un tāpēc es ļoti baudu vadīt apmācības, it īpaši pieaugušiem, tīpaši skeptiķiem, jo man ir novērojams, tas ir vienkārši strādā. Protams, ka nevar uzreiz zināt, bladāts, čau, mēs tagad darīsim baigos liņģerus. Nē, tur ir sava smalka māksla. Bet tagad es redzu, kad visskeptiskākais onkulis no tur kaut kādas kultūras pārvaldes, kas tež 20 gadus, pēkšņi tur balansē uz vienas kājas, un ja tur pārējā komanda viņš sniedzās aizsniegt ar nolikto dārgumu, un viss ir sajūsmā, viņš paņem lepns kā gailis, un viņa pajautā, ko tev šis uzdevums vēl arī iemācīja? Viņš saka, zini, ka dažreiz tomēr ir man kolosāla komanda apkārt, un es varu viņu paļauties. Nu, un tās emocijas, to pārdzīvojumu un to kopīgo, to sadarbību, to nevar izstāstīt lekcijā, un tāpēc neformāla pieeja baigi forši strādā. Nu jā, un neformālā izglītība lielākoties ir par rotaļīgumu un par sevis un savu jauno kvalitāšu atklāšanu caur rotaļīgumu. Iesim uz studiju un paraksim mazliet dziļāk šo tēmu. Ejam. Nu, ko, Reini, mēģināsim izstāstīt mūsu klausītājiem, kas tad ir neformālās izglītības metodas. Tiem, kas to nezina, ir nemaz liekas, kaut kas neformāls, kādreiz 90. neformāls bija lamu vārds. Jā. Kas tad šīs ir par metodēm un kur tās var pielietot? Nu, jāsaprot, kas tad tā neformāla izglītība ir, kā viņa atšķirās. Ir 3 formāti izglītībām. Ir formālā, tas, ko mums māca skolā, tad, kad mēs ejam apgūt kaut kādas kompetences, zināšanas, kuras arī mēra. Mēra, pārbauda, un tur pārsvarā ir tā kā teorija un pareiza atbildi. Tad ir informāla izglītība, kad mēs mācāmies no dzīves netīšām. Ejot, piemēram, uz veikalu, iepazīstam, ir tāda veida produkts atbraucis, vai tusējam ar draugiem un dzirdam, ka ir tāds ceļojums, vai ir tāds pārgājiens atradies, vai viņam paši gatavojam salātus, izdomājam, kā būtu, ja spiešoju klāt sinepītes, un iemācāmies. Tā ir informāla izglītība pēc idejas. Un neformāla izglītība ir mācīties tieši ar uzsvaru vairāk darot, mācoties caur pieredzi. Pieredze izglītība. Taču tur vēl arī ir svarīgi pieminēt, ka tas nozīmē arī reflektēt par šo pieredzi. Veikt atgrieznisko saiti. Jo, ja mēs vienkārši mācāmies, piemēram, ar mālu mīcīties, mīcam mālu, tas vēl nenozīmē, ka tā ir neformāla izglītība. Kaut kādā ziņā jā, bet ja mēs vēl pēc tam pareflektējam, kas tieši man strādāja labi, kas nesanāca, ko es varētu nākošais darīt citādāk. Jā, un tādos ikdienišķos cilvēku vārdos runājot, neformāla izglītība ir tad, kad mēs radām vidi vai apstākļus, kur mūsu draugi, kolēģi, priekšnieki vai bērni vai radinieki, viņi var kaut ko apgūt, mācoties, darot. Jā. Piemēram, kas bija pēdējais, varbūt, ka tu varētu minēt, tu teici, kultūras pārvaldē, tēma bija tāda, un kaut kāda metode mums izstāsta, kā var mācīties neformāli. Jā, man tagad jāpatina filmiņa, jāatcerās. Varam paturpināt par to pašu kungu. Kas bija prasmes, par ko jūs runājāt, komanda, sadarbība, vēl kaut kas tad bija tas uzdevums, kur bija tas dārgums jāpaņem? Jā, tas konkrēti bija kolektīva saliedēšana, kuri gribēja, lai tas ir interesanti, dzīvi, uz emocijām balstīt, lai viņu varētu labāk iepazīt. Jā, kolektīvs, man liekas, mēs bijām 25 cilvēki un vecumā no 25 līdz pat 65 vai 70, un tas bija forši, ka bija dažādas paaudzes, jo tās dāmas, kas varbūt jau bija tajā vecākajā paaudzē, viņas mierīgi visu tika galā ar visām tām misijām un uzdevumiem. Un, metodas ir daudz un dažādas. Skatieties, kāds mērķis. Ja mērķis ir, piemēram, attīstīt publisko runu, tad būs konkrēti iedoti uzdevumi. Pakāpeniski, lai tos cilvēkus ievadītu soli pa solim. Es varu šī tikt, tas nozīmē, es varu arī vairāk, es varu vairāk un vairāk. Neformālās izglītības par mācībām ir dinamika. Mēs sākam ar kaut ko tādu mērenu, ejam tad uz kaut ko intensīvāku, tad ir pīķis, un tad lēnām to visu apkopojam, izprotam un saprotam, kas no tā visa bija tā jēga. Visbiežākie temati ir tiešām manā pieredzē, kā sadarboties,
kā, teiksim, izprast virzienu vai mērķus vai prioritātes. Kā pieņemt vienam otru un saprast, ka mūsu katra unikalitātes un dīvainības un mūsu tarakāniņi īstenībā ir kaut kas brīnišķīgs un ka īstenībā uz to var sadarboties. Varētu teikt, ka neformālā izglītība ir vairāk par pieredzēšanu, caur mācīšanos pieredzot, jo iespējams universitātē vai skolā mēs tādā situācijā nenonākam un to nevaram, un pat arī, ja nonākam, iespējams ar universitātes metodēm vai skolas mēs neiemācamies saprast to situāciju. Un tad ir divi varianti. Vai nu mēs iemācamies tikai no tām situācijām, kuras mēs piedzīvojam dzīvē, un ne visas mēs piedzīvojam un nevaram kvalitatīvi izdzīvot ar pirmo reizi. Ja, bet šeit mēs faktiski simulējam dzīvi. Jā. Simulācijas, treniņi, eksperimenti. Es teiktu, ka tā proporcija ir bieži vien tāda. 20% teorija un zināšanu izklāsts, un 80% ir uzdevumi, treniņi, pārbaudījumi, simulācijas, rakstīšana, domāšana, pāru aktivitātes. Un tas viss ir tāds kā piedzīvojums, un viena no foršām blakus lietām ir tāda, ka laiks ātri palido. Jo sēžot lekcijā, tās 2 stundas, liekas aktīvos, kad beigsies, gribas ēst, kas man mājās notiek. Un neformāli mācoties, bieži vien laiks pazūd. Ir ļoti daudz spilgti iespaidi, bet tas nav pašmērķis. Var arī to darīt mēreni. Var mācīties, piemēram, par autovadīšanu. Var formāli mācīties, tā. Vai, piemēram, ar kādu drošu cilvēku neformāli pamācīties. Uztaisīt simulāciju dīvānā, ar paņem zupas karoti, būs tev ātrumkloķis. Parādi man pirmo ātrumu. Ja? Un kas jāizdara pirms pirmā ātruma? Jānospiež sūklītes sajūgs. Ja? Tad, piemēram, var tā iedot. Bet tas ir tas, ko dara ļoti daudzi sportisti. Viņi pirms spēlēm, es zinu, ka tenisisti, F1 piloti noteikti, ka vēl kāds mūziķi, kas kāpj uz skatuves, viņi simulē šo te, es zinu vairāk par sportistiem, spēli, un vēl viena profesija, kas to dara, kur tas ir pilnīgi iekļauts darba aprakstā, tie ir Thunderbirds piloti, jo viņiem ir ļoti maz laika, lai pieņemtu lēmumus, un tad viņiem ir, man šķiet, ka viņš saucās sitting drive vai sitting drill, kaut kā tā, ka viņi sēžās visi ap galdu, un tad viņi to pacelšanos katru reizi viņi nosimulē, piespiest, pagriezt, noziņot, un viņi tādā veidā vēl nostiprina savas zināšanas. Jā. Es atceros aptuveni 2022. 21. gadā, tepat Rīgā, viesojās franču hipnoterapeits Žans Bekijo. Un viņi ir ne tikai izpratuši, kā mēs mācāmies caur kustību, bet arī jau caur zinātniskiem rādītājiem argumentējuši. Stāsts ir par mūsu sesto maņu, ja par propriorecepciju. Zini par tādu? Par mūsu šo te smalko izjūtu, smalko motoriku, kur mēs atrodamies telpā. Un ir pierādīts, ka mēs tiešām mācāmies daudz labāk, lietas vizualizējot, izmēģinot, jo ķermenis reāli visu, ko iztēlojās, viņš to kaut kādā ziņā aktivizē. Un tad arī cilvēki, kas nodarbojas ar klinču kāpšanu, ja viņi apvieno to, kad viņi iztēlojās, kad viņi ir tajā kāpšanas procesā, viņu ķermenis mācās tajā brīdī smalkā motorika. Bija pat viens pētījums par NBA komandām, kad pusi no komandas sadalīja, lai trenētos iet uz rekordu, mest trīnīšus tāpat vien. Viņi fiziski trenējās. Un otra puse tās pašas komandas vairākas stundas tika vadīta cauri tādiem kā vizualizācijas procesiem. Viņi fiziski netrenējās mest, bet viņi visu laiku strādāja pie tā. Viņi drīkstēja sēžot, iztēloties, ka viņi met ilgi, cik vien grib, kaut vien 1000 reizes. Un otra grupa tikmēr fiziski to darīja. Kā tev šķiet, kura no grupām uzstādīja labāku rezultātu? Droši vien, ka vizualizatori. Izrādās, bija liels pārsteigums, kad otra grupa bija attīstījuši augstāk šo te smalko niansi, kas viņai palīdzēja tos trīnīšus trāpīt. Un, ir daudz par to tādi rādītāji. Un var pieminēt, ka protams, formāla izglītība ir vajadzīga. Ir dažas lietas, kas vienkārši ir jādzird un kuras vajag pārbaudīt caur testiem. Un neformāla izglītība ir arī viena no pieejām, ar kuru var kombinēt, kuru var, teiksim, kaut ko formāli noskaidro un neformāli pārbaudi. Tā es teiktu. Neformālās izglītības pasākumos, pret ko cilvēkiem parasti ir vislielākā pretestība? Labs jautājums. Man veicās, jo man parasti sauc strādāt tur, kur cilvēki grib sevi izzināt, grib pilnveidoties, grib kaut ko iemācīties.
Bet es pieļauju, ka cilvēks parastais, kas strādā korporatīvā vidē, un viņa priekšnieks ir pateicis, mums būs kolektīva saliedēšanās. Es domāju, ka tās pirmās pretestības ir varbūt kaut kāds mākslīgs entuziasms no trenera, kas būtu, hei, mums šodien būs super diena. Bet tā arī ir. Jā, un arī to entuziasmu vajag, tāpēc, ka atnāks tāds treneris, kurš saka, mēs tagad kaut ko darīsim kopā, arī nestrādā. Es domāju, tas ir viens, un otrs, es domāju, ka lielākais tas izaicinājums ir ledus. Iedomājies, ja tu dzīvo savā nodabā, savā galvā, dari savu darbiņu, un tu esi kolektīvā. Un tev jau ir kaut kādi priekšstati par citiem cilvēkiem, un tu esi izdarījis tā, lai tev ir miers kaut cik. Un tagad tev liek viņus iepazīt un sadarboties, un vēl sevi parādīt kaut kādā ziņā. Es domāju, tur ir tas ledus, un tāpēc profesionāli treneri vai mācību vadītāji, viņi ļoti uzmanīgi to dara pakāpeniski un piedāvā. Nekas nav obligāts. Un tad cilvēki, viņi redz, ka tas ir forši, interesanti, un ka viņi kaut ko iegūst, un tad jau tas tā Pandoras lāde atverās parasti. Bet es domāju, ka jebkurā apstākļā, jebkurā vidē, ja cilvēks kaut ko negrib, viņu nevar piespiest. Interesanti ir, ka šobrīd, ja mēs skatāmies profesionālās attīstības tendences tuvākajiem 5 gadiem, tad, protams, ka pirmajās rindās mums ir tehniskās prasmes, mākslīgais intelekts, tehniskās prasmes pašas par sevi, kiberdrošība, lielie dati. Un uzreiz pēc tam sarakstā ir kā reize šīs vispār cilvēciskās prakses, kā dzīvotspēks, jeb resilience un elastība un pielāgošanās, pašapzināšanās, motivācija un es vienmēr jaucu, tas ir lifelong learning, tā ir nevis mūža izglītība, bet mācīšanās mūža garumā, jo tās ir dažādas lietas. Lūk, tad un neformālā izglītība ir viens no veidiem, kā nodrošināt sev šo iespēju mācīties mūža garumā. Jā. Gribētu te pajautāt, kā tev šķiet, Līga? Kāpēc starp visām krūtajām kompetencēm, tehnoloģijas, AI, visas pārvaldības, kāpēc tomēr tiek akcentēts, ka tas cilvēku faktors būs svarīgs? Man ir viedoklis šajā jautājumā, jo redzi, es pati esmu jurists. Un šobrīd juristi ir ļoti sliktā situācijā. Jo es runāšu tieši par korporatīvajiem juristiem. Protams, arī biroju juristi un tiesu sistēmas juristi tur ir savas nianses, bet kopumā tā kā valsts pārvaldē juristi, klasiskie izpildītāji un korporatīvie juristi. Mēs virzamies uz to, ka tādi nebūs vajadzīgi. Ja? Absolūts mīts ir, ka mākslīgais intelekts pilnībā aizstās juristus. Tas nenotiks. Ja? Tas vienkārši nav iespējams, jo es pieļauju, ka ļoti ilgi vēl ticamība datiem nebūs 100%. Un tā kā tiesībās ir tāds ļoti svarīgs faktors kā interpretācija, ja, tad labi, šobrīd var teikt, ka robots to nevarēs, bet varbūt arī to kādreiz robots varēs. Ja mēs gaidām, kad robotam parādīsies emocijas, tad ja ir emocijas bet no otras puses interpretācija ir ļoti svarīga arī cilvēciskā pieredze. Ja? Tas rada iespēju interpretēt. Tā kā nezinu, es tur neeju, bet tas, ka mākslīgais intelekts aizvietos ļoti lielu daļu juristu darbu, tas ir fakts. Un atkal, ja paskatāmies Pasaules ekonomikas fóruma nopublicēto ziņojumu par profesiju attīstību, juristi ir pie ātrāk izzūdošajām. Ja? Protams, mēs šobrīd vairāk runājam par legal assistants, kas ir tādi jurista palīgi, juridiskie sekretāri un juristi operationisti, juristi izpildītāji. Ja? Jo līgumus arī šobrīd pat neapmācītie rīki sagatavo diezgan labi, tikai tas, ka cilvēkam vajag šo te pārbaudi veikt un jau nofinalizēt. Tad lūk, jautājums, juristu ir ļoti daudz, ko darīt. Protams, ka daļa no viņiem pārkvalificēsies. Es pieļauju, ka 10% juristu nemaz nevajag būt juristiem. Un tad viņiem ir jāatrod palīdzība, kā viņi sevi apzinās un atrod sev jaunu aizraušanos, kā viņi varētu tālāk realizēties. Un šobrīd ir daudz brīnišķīgi formālu un neformālu iespēju mācīties. Viņiem jāaiziet. Daļa paliks juridiskajā sfērā, bet atradīs sev citu nišu, piemēram, kā promptu inženieri, bet latviski promptam ir nosaukums uzvedne, man šķiet, ja? Uzvednes inženieri, ja? Jeb arhitekti. Tad būs, teiksim, lielo datu turētāji, analizētāji, lielo sistēmu turētāji vai tie, kas, piemēram, izstrādās visu šo te mākslīgā intelekta stratēģiju un ieviesīs. Tā kā viņi var aiziet specializācijā.
Bet tā būs maza daļa. Pieņemsim vēl 20%, tad 10 aiziet pavisam prom 20. Ko mēs darīsim ar tiem 70? Un manā ieskatā tieši juristiem, jo citas profesijas es tik daudz neesmu pētījusi, ir ļoti svarīgi šīs prasmes attīstīt. Manas jau nosāktās strateģiskā domāšana, aktīvā klausīšanās, šis dzīvotspēks, adaptēšanās spēja. Kāpēc? Jo juristiem ir jākļūst par biznesa strateģiskajiem partneriem. Šobrīd ļoti bieži juristi ir kas? Juristi ir risks, kontrole, aizliegums, nevar. Un, diemžēl, bet pie juristiem cilvēki negrib iet. Ja? Tad attīstot šīs prasmes, mēs nonākam situācijā, kad juristi ir tie cilvēki, kas palīdz domāt, kas kā reiz palīdz turēt šo telpu, lai bizness varētu realizēt savas vistrakākās idejas, kādas vien viņi vēlās, bet dodot laiku juristiem sagatavoties, jau laikus izpētīt un pateikt, šis ir tas, kur mēs galīgi neejam. Bet viņi ir tādi strateģiskie partneri. Un es domāju, ka tāda partnerība ļoti daudz kur ir. Un atkal saprotot, ka mākslīgais intelekts nāks iekšā, cilvēks jau nekur nepazūd. Ja? Stresa būs daudz, baiļu būs daudz, daudzi amati izzudīs, tur būs daudz pretestības, daudz satraukuma, un jo vairāk ir šie cilvēki, kas spēj būt, es teikšu angliski visziliant, jo man tas dzīvotspēks, Valsts valodas centrs, paldies viņiem, viņi ir atraduši tam tulkojumu, bet viņš neatklāja man šķiet visu to spēju, noturēt situāciju, nesagraujot sevi un nesagraujot citus. Ja? Tā kā man šķiet ļoti svarīgi šīs prasmes attīstīt. Tevi klausoties, man nāk tāds piemērs par to, ka mēs arvien vairāk novērtējam prasmes, kas izzūd. Piemēram, laivu zvejniecība jūrā. Pēc idejas kādreiz tas bija norma. Cilvēki gāja jūrā pēc jūtiņām. Tagad tas liekas, cik interesanti, cik ekskluzīvi. Vai vispār zivis ir, kā jūs to darījāt? Jums bija eholoti vai kaut kas tas tie verķi? Nē! Vai nezinu, kaut vai dēļus tēst no baļķa, taisīt guļbūves, piemēram. Tagad tas liekas ekskluzīvi. Koks liekas ekskluzīvs. Dzīvot koka mājā, nevis gāzbetona. Tas viss mainās vērtības. Man liekas, mēs novērtējam to, kā mums trūkst, vai kas kādreiz ir bijis daudz, un par cik mēs tik ļoti attīstamies tajā tehnoloģiskajā un āršķirīgajā, tas cilvēciskais, viņš arvien tāds foniņā paliek, un to tad mēs arī vairāk novērtējam, kas mums trūkst. Es tādā ziņā par to, kāpēc tas varbūt Pasaules ekonomikas fórums runā par šīm cilvēku kompetencēm, par to rezilienci un apzinātību, jo es to redzu tā. Tas ir kā dobes. Mēs ikdienā kāds rūpējamies par dobi. Piņasim, karjera, panākumi, finanses, hobiji. Bet vēl taču tādas dobes kā iekšējā pasaulē, attiecību dziļums, piepildījums, laime, tā sajūta, viss kaut kas. Un par kuru dobi rūpējies? Tā plaukst, tur nezāles nav, tur maz. Viss kārtībā, smuki ir augļi. Vai tā dobe, par kuru nerūpējies, tā aizaug, kļūst reta, gribas no kaimiņa dobes paņemt, tāpēc, ka pašam savus linkumus ravēt. Tas ir neizbēgami, ka mēs ilgojamies un mēs tieksimies pēc tā cilvēka faktora, jo, lai vai cik būtu krūti visi mākslīgi intelekti un tehnoloģijas, man liekas, lielai daļai cilvēces tomēr gribas kaut ko dziļāku, kaut ko jutekliskāku, kaut ko tādu īstāku, sajūtās dzīvāku. Zini, jā un nē. Un es aicinātu paskatīties, mākslīgais intelekts arī ir revolūcija. Ja? Mums bija mašīna ienākšana, tvaika dzina ienākšana, tās visas bija revolūcijas. Ko tagad mums zirgu vairs nav. Protams, ka ir. Zirgi pilda citu funkciju. Vēl vakar, piemēram, panorāmā bija sižets, ka mēs dabīgai noganīšanai izmantojam savvaļas zirgus. Protams, viņi vairs nav tik daudz, kā bija, bet tāpat cilvēki pārvietojās. Kas ir svarīgi? Vienkārši šobrīd revolūcija notiek laikā, kad ir ļoti liela apjoma populācija, ir ļoti daudz cilvēku, kas ar to saskarsies. Ja? Un man šķiet, ka svarīgi ir runāt par bailēm, un neformālā izglītība kā reiz ir viens tas veids, kā būt,
kā saskarties, kā vienam otram stāstīt par savu pieredzi, un šis podkāsts ir viens no veidiem, ka jā, tas notiks. Jā, tu kaut ko visticamāk zaudēsi. Jā, tā kā bija, vairs nebūs. Bet tev ir ļoti daudz citas opcijas. Un tad, kurš mēs esam attīstības stadijā, kādam ir jāpalīdz tās opcijas ieraudzīt. Kādam ir jāsaprot, ka tās opcijas pieņemt, ka es varu tur iet. Jo ļoti bieži cilvēki iekrīt tādā panikā, ka tagad viss, man darba vairs nebūs. Jā, tāda nebūs. Bet sāc meklēt, un ātrāk tu sāksi to darīt, jo mēs mazliet jau runājām iesākumā, ir vajadzīgs šis te upskilling, jeb prasmju vairošana, vai tieši reskilling, kas ir prasmju pārmācīšanās, lai tu varētu darīt kaut ko citu. Un neformālā izglītība, protams, var iet arī terapijā, un tā smagi ar to pastrādāt, saprast, kur es atrodos un kur man iet tālāk. Nevis iekrist tādā lielā depresijā. Jā, runājot tieši par neformālu izglītību, tad, kad notiek kaut kādu uzdevumu veikšana un ir šī te atgriezniskā saite, tad ir tie klasiskie jautājumi, jā. Kas strādā, kas nestrādā, ko var citādāk? Podkāstu par to sajūtu šajā sezonā atbalsta atpūtas nams Medņusala. Gribas pamest pilsētas kņadu un doties pie dabas? Tikai nepilnas stundas braucienā no Rīgas Sidgundā ir vieta, kur laiks mazliet apstājas. Medņusalas saimnieki ir parūpējušies par visu, lai tu varētu parūpēties par sevi. Katra detaļa radīta tā, lai tu vienkārši būtu ar sevi vai kopā ar saviem mīļajiem. Baudot pirti, peldi ezerā, pašu pagatavotas vakariņas vai vienkārši mājas patīkamu atmosfēru. Atpūtas nams Medņusala, apstājies, atpūties, atjaunojies. Un arī saprot, ja es neesmu viens tajā sāpē, piemēram, kad tur manai profesijai vairs nebūs nākotnes, jo mākslīgais intelekts un pasaules revolūcija to maina. Tad, kad tā sāpe ir dalīta, tad tas jau noņem kaut kādu to vientulības, to slogu, jo saprot, es neesmu viens tajā. Un saliekot divi galviņas kopā tādi, kuriem ir viena sāpe, tas jau rada jau vairākas perspektīvas. Un cilvēki jau ir ļoti, ļoti fenomenāli ar to, ka mēs varam pielāgoties. Mēs varam dzīvot mīnus 50 grādos un plus 40 grādos, 45 grādos, vai kur kas tur dzīvo. Man jau cilvēki arī, kad nāk uz konsultācijām, bieži vien saka par šitām bailēm. Kāds ir programmētājs, viņš saka, man tā kā izstāsta, ko man darīt. Un bieži vien tieši tās programmas, nevis programmas, bet profesijas, kas ir ļoti analītiskas un diskrētas, kur ļoti patīk cilvēkiem skaidrība un noteiktība, tieši tās cieš. Un viņiem izkāpt ārā no nezināmajā un no tā pazīstamā ir ļoti, ļoti grūti. Jā, un tad es arī viņus parasti vadu cauri jautājumiem, lai viņi ieraudzītu lielāku bildi. Jo mūsu tā domāšana viņa ir ļoti vainu. Vai man līdz atnāks mākslīgais intelekts, un es atņems, es būšu bēdīgs un bezsmieklīgs, vai kaut notiks brīnums, un es būšu jaunā kaut kādā superprofesijā. Un tad ar to jautājumu palīdzību es palīdzu cilvēkiem saprast, vismaz vēl tur 3-4 variantus, ko viņi īstenībā var apsvērt. Jā. Bet tur ir viena ļoti interesanta lieta, un atkal tu pieminēji lielo bildi, kas ir ļoti svarīgi. Tātad, kādā laukā mēs operējam? Šobrīd ir X profesiju skaits, un mēs tad lasam ziņojumus un skatāmies analītiskās tendences tur, ja? Un tagad 50% no tām izzudīs. Bet 150 vēl nāks klāt. Un šobrīd ir ļoti grūti sevi kaut kur iesegmentēt un atrast, tāpēc, ka mēs nezinām, kas tur varās vaļā. Un man pašai ir viena piemērs, mana draudzene, kura strādāja personāla daļā, un tad it kā negribēja vai tur strādāt visu, un tad tādu, kā mums liekas nejaušību, bet laikam jau nejaušība nav, jo viens cilvēks mums aizved pie nākamā un tā uz priekšu. Viņi nonāca meža nozarē. Vai viņi kādreiz būtu par to domājis, bet meža nozare un lauksaimniecības nozare šobrīd ļoti attīstīsies. Un te ir jautājums. Man, piemēram, bērnībā ļoti patika braukt ar traktoru. Un, protams, kad es izaugu, es gribēju liela un svarīga un gudra būt. Es vairs negribēju braukt ar traktoru. Bet tā patikšana jau iekšā paliek. Mēs vienkārši esam viņu absolūti izslēguši no bildes. Un tad nonākot šajos treniņos, kur mēs varam vaļā, mēs skatāmies nevis kādi tev patiktu tavi potenciālie resursi, bet kādi resursi tur vispār ir. Un tad tu saproti, ka
Bet tagad, ja tā nozare tā attīstās, ja, ir ļoti foršas tur tehnoloģijas, foršie lielie traktori, atalgojums tagad nozarē arī krietni pieaug, un tā patikšana man tur ir, vai es varētu to darīt? Un tad pieņem to ideju, ka es tagad no juristas varētu pārkvalificēties par lielā traktora vadītāju. Viņam liekas, uz kurien. Bet man tieši tāpat likās, kur es taisīšu podkāstu. Man nav ne tehniskās zināšanas, nekas, kur es un kur podkāsts. Var jau to traktoru vadīšanu vēl saskaldīt. Kas tad tur ir ietverts? Tātad, ja es pareizi nojaušu, tad tas ir vadīt, kustība, ietekme, ar ārklu atstāt redzamu rezultātu. Un kas tur vēl ir iekšā tajā traktoru vadīšanā? Pirmām kārtām jau, kad tu dari kaut ko lielu, man bērnībā, tā, lai tu saprastu, bija lielais jumza traktors, lai es, man cik gadi bija 6, 7, lai es nospiestu sajūgu, kurš bija šī tik liels. Ja? Man vajadzēja viņam uzkāpt virsū ar visu svaru un vēl varbūt dažreiz, lai mani paspiež uz leju. Bija ļoti grūti nospiest. Ja? Tā ir tā, ka es daru kaut ko ļoti lielu, ļoti nozīmīgu. Un redz, mēs cilvēki, mēs jau gribam īstenībā ne tik ļoti to faktu, kā es nokļūstu līdz mērķim, bet ko tā sajūtas to pieredzot. Un, ja tev iekšējai meitenei patika vadīt, darīt lielu, ietekmēt, redzēt redzamu rezultātu, vai traktoru vadīšana ir vienīgais veids, kā to sasniegt? Jo varbūt tā iekšējā meitene, viņa ir ļoti vieda, viņa zina virzienu. Traktoru vadīšana varbūt tikai viens no tiem veidiem. Bet arī nepamēģinās, neuzzinās. Varbūt tiešām gribās pa nedēļas nogalēm ar traktoru pastrādāt. Man ir ļoti labs stāsts. Pagājušā sezonā pie mums viesojās Ilza Kūle, un man viņš joprojām liekas tik brīnišķīgs tieši dēļ tā izveduma, ko Ilza izdarīja savā dzīvē. Ilza ir diriģente. Un viņai ļoti patīk diriģēt. Viņa ir kaifā. Viņa ir vienīgais cilvēks iepriekšējā sezonā, kurš nomainīja darbu. Tāpēc kaut arī viņai ļoti patīk savs darbs. Ja? Tas tā liekas, kā. Bet viņa saprata, ka uz virsdiriģentiem viņa neies. Tas lielais līmenis viņu neinteresē. Tajā līmenī, kur viņa ir, viņa sevi jau ir izsmēlusi, viņa vairs attīstīties nevar. Un ko viņa darīja? Viņa sāka domāt, kas ir tās lietas, kas diriģenta darbā viņai patīk. Viņai patīk stāvēt cilvēku priekšā. Viņai patīk izdomāt, kur mēs brauksim, kāda būs programma, tad piedāvāt kaut kādus risinājumus, un viņai patīk pats diriģēšanas process, jo tad viņa vada un ietekmē cilvēkus, un viņi nonāk pie tā rezultāta, kādu viņi grib redzēt. Un tad viņi domāja, ko tad es varētu darīt? Kas ir līdzīgs, jā. Studēt MBA. Viņi kļuva par vadītāju. Jā. Perfekti. Tā kā, un te ir liela loma tev un man tajā profesijā, ko mēs darām. Starp citu, counseling, visas palīdzošās konsultējošās profesijas ir 6. vietā aiz visām tehnoloģijām. Gan sociālais darbs, gan konsultējošās profesijas būs ļoti pieprasītas, jo tur nav citu variantu. Ja vispār cilvēciskās prasmes ir jāattīsta, tad šīs profesijas būs ļoti pieprasītas. Lūk, un es pēkšņi aizmirsu, ko es gribēju teikt. Un tāpēc mūsu profesija ir ļoti liela loma, jo, ko mēs darām, mēs caur šīm metodēm, ne tikai neformālās, tā varbūt arī reflektīva saruna, un, piemēram, arī supervīzijās mēs ļoti daudz par to runājam, ka mēs pētam. Mēs nepieņemam lēmumus, mēs pētam. Un pētot, var gadīties arī tā, ka pašā supervīzijā vai pašā apmācībā nenotiek pilnīgi nekas. Cilvēks ir vīlies, viņš pat aiziet dusmīgs mājās. Kāpēc es tikai iztērēju laiku? Kāds traktors? Jūs nopietni. Un tad paiet nedēļa, paiet 2, var paiet līdz, arī ilgāks laiks. Viņš saka, klausies, bet man tas traktors nelika mieru. Un viņam atnāk tas risinājums, jo ir iedots impulss pētīt, kas vēl tur ir. Ja ir tā spiedīgā vajadzība, ka tu saproti, ka būs jāmainās, un tu paņem savu laiku laicīgi to izdarīt, brīnišķīgi rezultāti. Jā, man viena dzīves skolotājām un arī profesionāla skolotājām Dace Rolava teica, mēs nekad nezinām, kad un kā tam klientam iestāsies pārmaiņas. Jo viņas notiek gan zemapziņā, gan tur aiz tām durvīm, gan panākti. Un tāpēc tas ir tāds skaists process arī tiem, kas varbūt meklē palīdzību. Es varu iedrošināt, ejiet kaut vai pie vairākiem avotiem, un nav tik ļoti būtiski, kurš no viņiem varbūt būs tas āmurs uz tās naglas, jo pamats jau ir tā tava gribēšana, ka tu ej un meklē, un kad ko meklē, tu atrod. Un, ja cilvēks viņus grib iekšēji mieru vairot vai noskarot savu karjeru vai ko darīt pie karjeru maiņas,
Ja viņš aiziet pie konsultanta, viņš par to palasa kaut kādu grāmatu, viņš par to pameditē, paraksta domas, un viņam atnāks tā atbilde agrāk vai vēlāk. Un jā, mums, kas konsultē, kuriem patīk darbs ar cilvēkiem, mums dažreiz tāds jānorītas kamoliņš. Mēs zinām, ka lielāko daļu visticamāk mēs tur pabakstījām foršu virzienā, bet ir ok, nesaņemt par to kreditu, jo galu galā tā tomēr ir tā cilvēka dzīve, un viņš ir tas lielākais, tā panākuma autors. Mēs varam tikai priecāties par viņiem. Tieši tā. Mums jau arī ir tā robeža, kas man īstenībā patīk pēc 20 gadiem jurisprudencē, kur tomēr bija jāuzņemās liela atbildība. Un arī kā vadītājai, tad šobrīd atzīt, ka tu izdarīsi tieši tik daudz, cik tu pats izdarīsi. Es šeit tev esmu fonds. Jā. Un bija nesen saruna ar vienu supervīzori, un viņa teica, viņa bērniem nevar izstāstīt, kad viņiem prasa, ko tu tur dari? Jā. Viņa saka, es uzdodu jautājumus. Un otra savukārt supervīzijā par supervīziju viņiem bija, jo supervīzori arī iet supervizēties, ja, jo viņiem arī savs profesionālais, tāda kvalifikācija ir jāuztur, viņi jārūpējās par profesionālu labbūtību. Viņa teica, man ir baigi grūti pieņemt, ka man ir sajūta, ka es dažreiz tur neko nedaru. Un jā, klientiem var rasties tāda situācija, bet tad ir jāizņem tas konsultants no vienādojuma ārā, vai komanda spētu tāpat sarunāties, ja šis supervizors vai treneris tur nebūtu. Ne? Un visticamāk, ka nē, jo jebkurai metodē ir facilitātors. Jā, ja ir foršs vadītājs, viņš pats var novadīt kaut kādu metodu, un super. Jā, mēs apmācam arī vadītājus vadīt šīs metodas, bet parasti cilvēks no malas ir tas, kas iedod tādu drosmi iet dziļākos pētījumus, vai ne? Jā. Viņš ir vide. Viņš uzrada vidi, kas ir reizē droša, un reizē izzinoša, un reizē arī gan interesanta. Jā. Tad facilitēšana, jeb vadīšana vispār ir, manuprāt, ļoti augsta māksla. Tas ir jāmāk, un jājūt cilvēki, jāprot lasīt telpa, un vienmēr jābūt B variantam galvā, ja A neiet, un jābūt arī iekšēji sevi jāprot menedžēt, jo cilvēki ļoti jūt un lasa, kāds tas cilvēks ir priekšā. Tas nav viegli. Tā kā tiem, kuriem liekas, ka kaut kādi neformālās izglītības tur treneri, vai tur kolektīvu vadītāji, vai tur pasākumu vadītāji, viņi tādi vien tur joku Pēteri ir, pajautājiet viņiem, kas šitie kompī notiek fonā, kamēr viņi tur stāv priekšā. Tur ir normāls šaha turnīrs ar visu, kas notiek, un vēl uz priekšu un apakaļ, un tas prasa laiku, lai to attīstītu. Kā tu pats sevi uzturi formā, lai dotu labāko komandām, ar kurām tu strādā? Es daudz ko daru. Es ļoti gatavojos, dodu sev laiku, ja man ir jāvada apmācības vai konsultācijas, es tai dienai, es veltu to dienu tam. Pat ja man atnāk 2 cilvēki uz konsultāciju, es neko citu neņemu pa lielam. Es koncentrējos, es labi pēdu, es labi izguļos, es mēdzu meditēt pirms darba. Es vizualizēju, kā man viss veiksmīgi notiek. Es sagatavoju A un B plānu, kas varētu izdoties un kas, ja kaut kas gadījumā ir kāda aizķera. Un galvenokārt es esmu resursu stāvoklī. Es kā Reinis esmu izdarījis tā, ļoti apzināti, ka man patīk mana dzīve. Un es daru to, kas man patīk. Un es esmu konstanti... Tev ir tā sajūta. Man ir, ja to tā sauc, es esmu konstanti gandrīz kā runcis. Un tas man rada kapacitāti būt priekš citiem. Es varu būt priekš citiem, jo man nav fonā tik ļoti liels izsalkums un trūkums, ka man kaut kas trūkst. Un es teiktu, ka tas ir tas viens no tiem resursiem, kas palīdz. Vēl tātad darbs ar gaidām. Agrāk es ļoti, protams, savā galvā radīju scenārijus, kā es te novadīšu tādas apmācības, un tur viss būs tā. Tagad es braucu paiga draugs. Tu neko nezini par tiem cilvēkiem, tu neko nezini par to vidi. Tu redzi, kas ir vēlamais rezultāts, un turies pie tā, bet tu nekad nezini, kā būs. Un tas ļoti, ļoti atvieglo un palīdz, tāpēc, kad, ja brauc ar gaidām, tad mēs mēdzam ieciklēties pie viena scenārija un vispār nenolasīt telpu un cilvēkus un trāpīt kaut kādās auzās, tāpēc, kad pašiem likās jāturās uz tās sliedes. Tas ir viens, un otrs arī mēs sevi apzogam. Ja liekas, hei, būs lieliski, un izrādās ir mega lieliski, ķermenis ir šokā, prāts nesaprot, ko. Bet, ja tu aizbrauc bez gaidām, vienkārši gatavs būt tur ar to, kas notiek, un pieņemsim, ir super lieliski, tad tu tur kūst emocijas un priekā līdz ar cilvēkiem. Vai ja ir draņķīgi, tad tu tik ļoti nepārdzīvot, tu vienkārši tāds reflektēt, kas nogāja greizi, ko varētu labāk darīt. Un tas arī viena no metodēm, tad atbrīvot sevi no gaidām.
Ja mēs runājam par komandu sadarbību vai saliedētību, kāda tev pašam ir tāda mīļākā metode, kur parasti ir visjautrāk? Vai dieniņ, jāsaka, īstenībā viņa ir ļoti bērnišķīga, bet viņa strādā pat ar ļoti nopietniem cilvēkiem. Viņu nevienmēr vajag izmantot, bet viņi visi zina. Tas saucās vecais vīrs un krēsls. Super vienkārši. Gan jau atcerēsies, izstāstīšu ideju un pēc tam, kāpēc viņa ir vērtīga. Tā ir spēle. 20 cilvēki, katram ir krēsls, visi sēž telpā haotiski. Starp krēsliem var iziet. Un vadītājs ir vecs vīrs, kas grib apsēsties. Un komandas interesēs ir viņu noturēt pēc iespējas ilgāk kājās. Viņš nedrīkst apsēsties. Jā. Bet viņu nedrīkst neapsaukāt, neaiztikt, un krēsls arī nedrīkst mainīt vietām. Un tad ir interesanti, ka tas ir jānotur pēc iespējas ilgāk viņš. Un cilvēkos mostās iekšā ļoti daudz, kas kāds ieslēdzas kā vadītājs. Hei, man ir ideja, daram to tā. Kāds ir atbalstītājs? Jā, viņam ir forša ideja. Kāds ir pilnīgs egoists un skrien kā dulls tikko, kā ir kaut kāds spēles sākums un apgāžās un kas tur ne. Kāds ļoti ņem personīgi. Manu ideju neuzklausīja. Un kas ir interesanti, it kā tā ir spēle, bet pēc kaut kādām 20 minūtēm tur ir ne tikai jau izveidojusies pašcieņa, skaidras lomas, bet arī jautrība, uzticēšanās un tāda kā cieņa vienam pret otru. Tāpēc, kas sākumā likās kā muļķīgs izaicinājums, praksē pierādījās kā cilvēcisks, reāli ikdienas grūtība, jo katram ir kaut kas savs galvā, bet rezultātā ir kopsaucējs un gandarījums. Un tas tāds viena no metodēm, vecais vīrs un krēsls. Klau, bet pēc tam, tagad mēs esam izspēlējušies, tur kādam asaras iespējas vai apvainošanās, kādam prieks, kāds tur ir labi novadījis procesu, un tad mēs sēžamies un mēs runājam par to, kas tur bija. Jā, mēs veicam šo te atgrieznisko saiti, kāpēc mēs to darījām, par ko tas bija, ko mēs atklājām. Pieliekam klāt kādu teorijas modeli, pieņemsim par lomām atbildīgais, upuris un pieņemsim terors. Paskatāmies, kurā lomā tu biji, vai šantažētājs. Kā mēs tikām galā ar emocijām, kas vislabāk strādāja. Un pačukstiešu priekšā, kā vislabāk strādāja, ja viņi visu dara klusumā. Iedomājies 20 cilvēki un neviens nerunā. Tas uzdevums. Kad ir bijis tāds noteikums, vai viņi paši izvēlas nerunāt? Dažreiz viņi līdz pašlistam aiziet, dažreiz es lieku klāt nosacījumus. Un pēdējais nosacījums ir, ka nedrīkst vispār verbālas skaņas izdevest. Un pārsteidzoši tad vislabāk izdodas. Ja mēs 20 cilvēkiem misija un nedrīkst komunicēt ar vārdiem. Bet izdodas vislabāk. Jā, mēs veicam tātad arī refleksijas par to, ko nozīmē līderi. Ko darīt, ja ir vairāki līderi? Kā viņiem neņem to personīgi? Ko darīt, ja nav līderi, bet tikai sekotāji? Tur ir kā kuram vajadzība. Un tad mēs ņemam un to liekam uz reālām darba situācijām. Kā mēs darbā varam to izmantot? Jā, skatāmies, kas ir savā nodaļā, varbūt līdzīga situācija, kas ir, teiksim, jūsu personīgajā dzīvē, vai kas ir tās kompetences, kurām mums tagad jākoncentrējās. Piemēram, paturēt mēlē zobiem, bet neņem to personīgi, piemēram. Vai tieši otrādi. Paņemt malā savu ģeniālo ideju un godu un atbalstīt to līderi, kurš varbūt tikai tagad sāks savus pirmos solīšus. Un zinu, kas ir krutāks, es varētu pateikt krutāk, bet paņemt malā godu un atbalstīt jauno līderi. Tur jāstāsta pēc pasūtītē vajadzībām. Jā, juristiem šis ir viens no garākajiem treniņiem, kur mēs mācāmies paklusēt un uzdot jautājumus, nevis atbildēt. Ļoti bieži juristi visu zina labāk. Un skolotājiem. Man ļoti patīk ar pedagogiem strādāt, taču viņiem, coachinga metodes mācīt ir tik ļoti grūti, jo coachings ir brīnišķīgs uz to, kad viena no pamattēzēm – katrs cilvēks ir pats savas dzīves eksperts. Un pedagogi ir trenēti un apmācīti parasti informāciju pasniegt, dot. Bet ja runa, ja temats, ja priekšmets ir mani dzīves jautājumi, ko man darīt ar karjeru, ar attiecībām, ar savu laimi, ar to sajūtu, tad uzdot jautājumus, lai tas cilvēks pietiekoši daudz iedziļinās sajūtu un noturēt to pacietību, paklusēt. Tas ir grūti. Es atceros arī, kad es to visu trenējos un Šveicē biju, visgrūtākais ir tiešām turēt to mēlīti aiz zobiem un gaidīt, ka tas cilvēks tur sēž un padomā. Jo tev jau ir atnākušas vismaz 3 idejas vai kaut kādi padomi vai ieteikumi. Un tomēr tas ir viena no skaistākajām kompetencijām. Un es to tik ļoti vēlētu vecākiem. Vecāki, kuri savus bērnus saka, ēdīsi? Ko tu ēdīsi? Tu jau gan jau gribi šito ēst. Bērns vispār vēl nav pagaidzi. Es gribu ēst, ko mans ķermenis grib. Kas ir iespējams? Frīga nagetiem jādarēs. Un vai skolotājs. Brauksim ekskursijā.
Kur brauksim? Jūs gribat uz Lāzertāgu gan jau? Un jaunieši arī nav aizdomājušies. Jā, tā kā ļoti, ļoti ieteiktu trenēties ideju, ka cilvēki īstenībā zina lietas, un viņiem vienkārši vajag iedot to sajūtu, ka, hei, mani tiešām interesē, ko tu domā. Un to pierāda telpa. Es tev dodu telpu. Un nesteidzinu. Un klusums vispār ir labs instruments tiem, kas nezina. Ja jūs gribat dzirdēt patiesību, tad pajautājiet kaut ko un klusējiet. Šis, starp citu, ir viens no klusējiet, dienestu metodēm. jā, un klusējiet tik ilgi, kamēr tas cilvēks, viņš visu jau izstāstīs, tu ilgi vēl klusēsi. Un tad viņš visticamāk ir izteicis visu. Man tā šķiet tāda, tas robežojās mazliet ar tādu manipulāciju un emocionālo vardarbību. Protams, jā. Bet, protams, tam ir arī labās lietas. Jo cilvēki jau necieš klusumu. Viņiem ļoti grūti ir, tāpēc viņi mēģina no tās situācijas iziet ārā. Bet atkal, ja telpā ir facilitātors, supervizors, treneris, kurš var šo telpu noturēt drošu, tad šis klusums ir ļoti dziedinošs. Jā, ļoti apbalvojoši. Protams, tur vīrus sieva nevajadzētu tagad atnākt pie tējas un vienkārši klusēt, skatīties acīs. Tā varbūt nevajag, bet ja tie ir apstākļi, par kuriem ir vienojušās puses, piemēram, iet pie koča vai pie terapeita vai pie mentora. Un var jau pajautāt, kāpēc tu klusē. Nezinu, man ir interesanti, varbūt vēl kāda atbilde atnāk. Tas tad iedod tādu drošu sajūtu. Okay. Mēs jau dabiski mazliet aizplūdām tādās... tavas ausis ir kādu. Man tagad ir jārunā. Katrā ir tavas ausis. Labi, beigšu tevi kasīt. Foršiņš. Tavas ausis ir pa visu kadru. Mēs jau aizplūdām tādās filozofiskās pārdomās, un es zinu, ka filozofija ir arī tāda aizraušanās. Jā, ne tik ļoti filozofija, bet dzīves apcerēšana, jautājumi par jēgu, laimi, par patiesību, par izaugsmi. Tas man tiešām ir kopš ļoti agra vecuma. Varbūt ir kāda doma, ko tu gribētu atstāt mūsu klausītājiem, kā dienas doma šodien padomājiet par kaut ko? Daudz. Drīzāk varbūt tev personīgi ir kāds jautājums, kur tu gribētu manu kaut kādu redzējumu vai mūsu kopīgumu. Man jau kā vienmēr ļoti interesē jautājums par to sajūtu. Kas tad ir tā sajūta, jo mēs mazliet pieskārāmies sākumā, jo redzi, man pašai šobrīd ir diezgan skaidra sajūta par to, ka tā sajūta neeksistē kā galamērķis. Jo ļoti bieži ir tā, ka cilvēks saka, ja es varētu darīt to, tad es būtu laimīgs. Un mūsu analoģijas kontekstā teica, piemēram, ja es varētu nedēļu padzīvot stikla būrī, un lai mani neviens neaiztiktu ar pilnu leduskapi, tad es būtu laimīgs. Un visticamāk, tad, kad viņš nonāktu tajā stikla būrī, nemaz tik laimīgs viņš nebūtu un nemaz ne nedēļu. Un tā sajūta patiesībā ir tādu apstākļu, procesu, pārdomu un stāvokļu kopums, kas eksistē katrā laika momentā. Jo, piemēram, man no rīta varēja būt tā sajūta, un šobrīd man viņa var nebūt. Un tas ir absolūti normāli. Bet tā kļūda uztverē rodās tajā brīdī, ka mēs tiecamies uz kaut kādu gala rezultātu. Tā ir mana personīgā izpratne, un arī es zinu, ka grieķiem bija šis te uzskats par eidemoniju, ka eidemonija arī ir process, tas ir gūt kaifu darot. Ja, un ka tas nav raiders, kur ja man būs tas, būs tas, tad es būšu laimīgs. Klasiski, bērni, vīrs, suns, māja, jūras krastā un ceļojumi 2 reizes gadā, un tad es būšu laimīgs. Un tad aizbrauc ceļojumā, visi sastrīdās, un neviens patiesībā nav laimīgs, jo tur mājās, tajā mājā pie jūras, un arī vīrs nav riktīgais vai neriktīgi attiecās tā, kā es gribu. Nav paši lietas, priekšmeti, cilvēki nerada to sajūtu. Ko mums filozofija par to saka? Ir viens brīnišķīgs jogas guru Indijā, daudzi viņu zina, viņš tāds sadguru, tāds varbūt es redzējusi lielu pelēku bārdu, un kā jau viņam daudziem. Viņi visi tādi, jā. Un es pie viņam biju Ašramā Indijā, dienvidu daļā, un arī grāmatas lasījis, un uzrunāja viena viņa tēze. Tā tēze ir tāda līga, ja tev piedāvātu 2 variantus, justies priekā, laimē vai ciešanās un bēdās, kuru tu ņemtu? Abas. Zini, kāpēc?
Tāpēc, ka, ja mēs paskatāmies retrospektīvi, tad lielākā izaugsme ir notikusi pēc ciešanām un bēdām. Tāda liela laime mūs mazliet iekonservē. Jā, šeit jautājums nav par to izslēgt kādu, bet ja tev, pieņemsim turpmāko stundu izvēlēties, kā tu gribētu justies, vairāk priekā, laimē vai ciešanās bēdās? Tad, vai ne? Sarkano. Vai ne? Sarkano. Un jautājums, vai tu to, kas nosaka, vai tu to nākamo stundu tā pieredzēsi? Šeit, ka man attieksme. Un kas vada tavu attieksmi? Vai izvēle? Izvēle. Un, kad runa ir par sajūtām, man arī nāk cilvēku konsultācijām, kuriem ir krūtas mājas, viņiem ir krūti statusi, viņiem ir nauda, bērni, bet viņi ir tik ļoti noskrējušies, stresaini, bēdīgi, un viņi nemākot atpūsties. Un viņi meklē tās sajūtas ārā. Un, ja tu man prasi, vai man ir kaut kāds message klausītājiem, šodien tam man atnāca, gribas teikt tā. Pašā sākumā tur virtuvē mēs pie tā galda runājām, kā šķiet, kas cilvēkiem ir, viņi grib. Es saku, man liekas, tā ir labsajūta. Un gribas pasvītrot, ja mēs gribam sajūtas, galu galā, ja mēs gribam labi justies, tad kur tās sajūtas atrodas? Un man patīk daži cilvēkiem pajautāt, parādi pirkstu līga, kur atrodas tavs dzīves prieks? Visi jau lielākoties rāda, ka ir. Tu zini, tik daudz cilvēku nerāda. Esmu šokā. Un kur tad viņš atrodas galvā? Viņi reāli stāsta. Man mājās tur ir tāds priekšmets. Es saku, Vilti, kur tava ziņkārība atrodas? Viņš saka, kur tajā grāmatā? Es saku, labi, kur tava pateicības sajūta atrodas? Nezinu. Un tad viņi parasti aizdomājas muška manī. Un tas nav nekā. Tagad pārsteidz. Ir ļoti daudz, jā, es teiktu, ka es baigi bieži neprasu, bet es teiktu 3 no 5 cilvēkiem ļoti ilgi viņiem dalats, ka tās sajūtas nav kaut kas, ko burkā ielikt. Tas viņi tad mēdz pētāt. Klausies, ar tev mīlestība ar mājās pie pipariem stāv pie sāls kaut kur? Es saku, nē, kur tad? Šī te kaut kur, vai te, vai kaut kur. Lūk, un prieks, ka tu vismaz uzreiz sajūtus, kā notikums, kā fenomens ir kaut kas mūsos iekšā. Un par to ir mans message. Ja jums dzīvē trūkst gandarījums, prieks, jēga, dziļums, miers, tā sajūta, tad ārā to ir ļoti, ļoti mazsvarīgi meklēt. Tas ir no sērijas gribu prieku, bet man jāapiet apkārt visiem maskačkai, vēl jāizgrien cauri, lidlaukam, un tad pāri Daugavai, un tad man ir vēl, jāpēd čebureks, un tikai tad es drīkstu just to laimi. Vai arī nevajag nemaz tur kāpt pie transportā, un pietiek ar 0,5 milimetru. 0,5 milimetru šeit vai rakstīt, par ko es jūtos laimīgs, vai pameditēt un apklust, tāpēc, kad mēs esam vislaimīgākie. Tad, kad mēs intensīvi domājam, plānojam, rēķinam, paredzam, vai tad, kad mēs tieši smējamies, atslāpstam, baudām mirkli. Tātad viens no tās sajūtas pamatiem ir domu neesamība, prāta aktivitātes neesamība. Un ja nav prāta aktivitātes, tad kaut kas vēl joprojām ir, un tās ir sajūtas. Un tāpēc ir tik ļoti svarīgi neuztvert apzinātību, meditāciju vai, garīgās prakses kā kaut kādu tādu modes lietu. Viņas nav modes lietu, viņas par tādām pateica cilvēki, kas, to nelīdz galam saprot. Īsnībā tie ir ceļi uz to, pēc kā mēs visi tik ļoti vēlamies. Tie ir ceļi pie sajūtām. Piemēram, cilvēks ir ļoti, ļoti traumēts. Viņam bija sāpīga bērnība, viņš ienīst visus cilvēkus, un viņam vajag tikai biznesus, panākums, lai pierādītu, ka viņš krūts. Un arī tad tur ir tik daudz nosacījumi, ka man jābūt tam, lai es kaut kā justos. Un tik daudz arī nocietinājumi no sajūtām. Kādreiz tur bija, pieņemsim, vecāku šķiršanās vai alkoholisms vai vārdarbība. Un, lai tas pusaudzis vai bērns tiktu galā, viņam nācās aizvērt durvis uz jušanu. Viņš saka, piedodiet, es šito nevaru izturēt. Man nav, kas man to uzklausa, man nav, kas palicis tik galā. Lai viņš izdzīvotu, tā cilvēka zemapziņa izvēlās nejust. Un tad cilvēki brīnās, kāpēc vienīgais, kas viņiem liek justies kaut cik dzīviem, ir nenormāla ātra braukšana, traks seks, stīprs alkohols vai nenormāli kruti panākumi biznesā vai kļūt krūtākam par kādu karjerā. Tikai ļoti augsta līmeņa kairinātāji viņi jau rada sajūtas. Bet tā sajūtu pasaule, viņa nav skopa. Viņa mums katram ir kā okeāns, milzīgs okeāns. Un ja kāds meklē to sajūtu, kāds meklē šo sajūtu, kāds meklē mieru, kāds meklē pretējo vientulībai, tas viss šitā ir atrodams.
Es pats tam neticēju. Pirms 2-3 gadiem man likās, tas ir tikai tāds filozofijas un hipiju tekstiņš. Bet man paveicās satikt Latvijā vienu skolotāju, viņš man ir labs draugs. Un viņš man iedeva dažus uzdevumus un arī daudz tādas kā individuālas konsultācijas, kuras arvien vairāk sāku atkratīties no kaut kādām tādām maskām, no sevis neklausīšanas, no sevis nejūšanas. Un nu jau es ar prieku varu teikt, ka višķiņi labāk es sevi jūtu un redzu. Un es tiešām varu pasmelties no turienes, ja man vajag iedvesmu, atbalstu, ticību. Nevienmēr sanāk, dažreiz tas prāts ir skaļš, viņš kaut ko tur saka, tur kritika un tā tālāk. Bet, kā jau es minēju, es tiešām jūtos ikdienā harmoniski, piepildīti un mierīgi. Un tas ir jāsaka paldies tam, kad cilvēki un mācības man ir palīdzējuši saskatīt, ka to visu var iekšā atrast. Un tas nenozīmē to, ka pārstāja būt tā kā vēlme pēc panākumiem vai pēc kaut kāda mērķiem vai kaut kādiem tur materiāliem iegūmiem. Nē. Tad tas kļūst harmonijā. Jo man bija ļoti ilgs posms tas, ka es vadīju tās neformālās izglītības apmācības caur vienu organizāciju Piedzīvojuma gars. Un viņas bija foršas, cilvēki nāca un spieda man roku, teica, Reini, palicis, bija ļoti forša nodarbība par mērķiem. Es tā kā, viņi iziet ārā no telpas, un man ieslēdzas tā, kas nogāja greizi, ko varētu citādā, ko labāk, ko šitā, ko nākošais. Un es neķēru gandarījumu. Kādus 2 gadus? 2 gadus. Līdz man tas pieriebās, un es uzdevu savu dziļu jautājumu. Kāpēc? No kurienes man tas gandarījuma trūkums? Un ļoti īsā versija man atbilde atnāca sapnī. Man atnāca sapnī fiziski. Es pamodos, un es sapratu, ka tas ir no tām reizēm, kad mans tēvs bija ļoti kritisks pret mani bērnībā, kad sastrādāja blēņas. Ja viņš izteica skaļus vārdus, no tevis nekas nesanāks, tu būsi tur noziedznieks, ja tu šitā turpināsi. Un es sapratu, ka tā mana ideja, kā mani redz tēvs, ļoti ietekmē to, kā es redzu sevi. Un sapratu, bet es tak vairs neesmu mazs puika. Un man izdevās ar to sapni un dažiem tādiem coachinga pašterapijas paņēmieniem palaist to, ka, hei, īstenībā mans tētis šodien par mani priecājās, es esmu brīvs no tā visa. Un, ja domāju, es nākošo treniņus novadīju, un es jūtos kā zemene šokolādē. Bija labi. Zemene šokolāde. Jā. Jā, tu pieminēji vienu ļoti svarīgu lietu, kas ir, man šķiet, ka jāatrod spēks sevī pieņemt, ka, lai trenētu prasmes, par kurām mēs ar tevi runājām, ir jāiet cilvēkos. Un, ja nevar citādi, tad kaut vai šis darba kolektīvs vai kaut kādas mācību grupas, kur jūs ejat nevis kā komanda, bet jūs pievienojieties kādai grupai, jo iemācīties saprast attiecības, emocijas, vadīt un citas lietas var iemācīties tikai tad, kad šīs attiecības pastāv. Bet ko mēs bieži ļoti daram? Ja? Mēs paliekam sevī. Es pats ar visu varu tikt galā. Nu, ko tad tu tur vadīsi? Ja nav šī situācija, ja, ka nav kāds, kas skrien raudot no telpas ārā, ja nav kāds, kas aktīvi sāk vadīt spēli, ja caur šo te es visu varu, klausiet visi mani, tu nevari pieredzēt šīs attieksmes un tu nevari noformulēt savu attieksmi pret to. Un tad, kad tas notiek reālajā dzīvē, tad tu faktiski esi nesagatavots. Tāpēc man ļoti, ļoti tāds ieteikums vienmēr visiem meklējiet šīs iespējas, satikt cilvēkus. Latviešiem tas ir ļoti grūti, jo latviešiem ir komfortabli, kad ir nevis 2 metru distance, bet 5 metru distance, tāpēc Covid laiks mums bija ļoti grūts, jo bija jānāk tuvāk, bija 2 metru distance, ja, bija tāds Covid laika joks, kurš, diemžēl, ir ļoti patiess. Ja. Un man tas pašai prasīja laiku, un šobrīd es ļoti aktīvi izmantoju cilvēkus kā treniņu poligonu. Man ir grūti, bet es katru reizi nāku ar tādiem ieguvumiem, atziņām ārā. Zini kā, jā, un šeit man gribās arī vēl vienu perspektīvu piedāvāt. Tā ir monēta 2 pusēm. Ja gribās labāk saprast sevi, tad ir jāiet attiecībās. Nu, tā kā cilvēkos, lai pieredzētu, ko viņi man spoguļo par mani, ko es viņos abrīnoju, kur es gribētu būt, un kā tikt galā ar kaut kādām situācijām. Tas viss ļoti trenē. Un ir arī otra monētas puse, kad tad, kad mums ir labas attiecības ar sevi, mēs īsti saprotam, kad uznāk niķis, kad uznāk vientulība, kad uznāk bēsis, kas notrigerē, kāpēc notrigerē, kādas traumas, ko atstāja.
tad mums ir ļoti viegli būt ar citiem cilvēkiem, jo mēs spējam izprast, pieņemt un vadīt sevi, tad arī to ir vieglāk ar citiem cilvēkiem darīt. Nu, no sērijas, kā var no vecāka pieprasīt, ka viņš tiek galā ar savu pusaudzi, ja viņš netiek galā ar sevi, ja viņam nogriež ceļu mašīna, vai ja viņam neiedod cigaretīti, vai viņam nesamaksā tur kaut kā laikā. Respektīvi, es riktīgi tev piekrītu, gan latviešiem, gan cilvēkiem, kuriem patīk izaugsme, tā noteikti ir iespējama ātrāka, kvalitatīvās attiecībās, nu vai arī toksiskās attiecībās. Arī. Tur ir vēl ātrāk. Jā, bet arī, ja reflektē, ja aug, jo pietiek, daži kāpj uz vienu to pašu grābekli tur 100 reizes. Un gribas arī iedot tādu kā handikapu, tie, kuri sāk nodarboties ar sevi, tiešām sevi iepazīt, pierast pie savas divvientulības, saprast sevi, iedziļināties, viņiem tad citus ir vieglāk pieņemt. Man tā ir. Es ļoti labi saredzu, kāpēc man bija jāiziet dzīvē cauri tām traumām, kurām es izgāju, vai grūtībām. Jo te, ka man atnāk klients un pasaka tā, ko man darīt, ja es attiecībās nejūtos cienīts? Man tāds, tas manā blociņā ir. Un es nedodu no subjektīvās pieredzes, es viņiem dodu instrumentus, kas man palīdzēja nokļūt līdz viņas veselīgai pašcieņai. Un viņi atrod tajā savu to formulu. Nu, jā, tā kā piekrīt. Nu, attiecības noteikti. Arī šodien mums ir izaicinājums. Un, ne? Es atnāku pirmoreiz ciemos pie tevis, tu pirmoreiz uzņem ciemos mani. Mēs skatāmies, pētam, mainamies ar redzējumiem. Un tas noteikti mūs neatstās tādus, kādi mēs bijām pirms šīs tikšanās. Jā, tā ir vēl viena lieta, ko es saku saviem klientiem. Ka tas ir mīts, ka cilvēki nemainās. Cilvēki mainās katru dienu. Un pareizi atzīmē, ka pēc šīs sarunas mēs noteikti nebūsim jau tādi paši, kā mēs bijām no rīta, jo katra saruna iedod impulsu, par kuru tu domāsi vai nu šodien, vai pēc kāda laika tu atcerēsies, vai tas tev saslēgsies ar kaut kādu jau citu. Teiks, tad šis ir tas virziens, kurā varētu kaut ko tu no tā paņems. Jā, filozofēt, kā mēs zinām, var daudz, un tīpaši, ja tā joma aizrauj, un var filozofēt par dzīvi, var filozofēt par filozofiju, un ieklausīties un meklēt, ko citi gudri prāti par to ir teikuši. Bet man palika viens jautājums, ko es tomēr ļoti gribētu mūsu klausītājiem izstāstīt. Tātad mēs runājam par neformālo izglītību, bet nav jau tā, ka es tagad atveru Facebook events, jā, vai tur vēl kaut ko, un tagad man būs neformālās izglītības pasākums, emociju kontrole. Kāpēc vispār tapa šī epizode? Jo es personīgi ļoti bieži saskaros ar tādu problēmu, ka piedāvājot apmācību, pretī ir tā, ja tā nebūs lekcija, tad mums nevajag. Un tad es atkal saku, ziniet, tās prasmes, ko es jums mācu, tur lekcija nepalīdzēs. Jo ir tas saucamais knowledge gap, ja, kur mēs ļoti daudz ko zinām. Ja. Kur man ir vesels 20 grāmatas par elpošanu savulaik sapirku, jo man bērnībā bija astma problēmas un tā, un tad es gribēju. Es ļoti daudz ko no tā zinu, bet es to nepielietoju. Ja. Svarīgi ir, ka mēs pieredzam, mēs sākam saprast, kas tas ir, un tā ir tā neformālā izglītība. Un, es gribētu, lai to atstāja mūsu klausītājiem arī ceļamaizi, ka nevajag baidīties no tiem pasākumiem, kur ir nevis lekcija, bet praktiskie treniņi. Jā, ja jums ir jaunieši, tad vedat viņus uz jauniešu pasākumiem. Tur 90% gadījumā būs neformāla pieeja. Ja jums pašiem ir ziņkārība, kaut ko jaunu pamēģināt, tad, ja jūs piesakaties kursiem, paskatieties, vai tur būs arī praktiskā daļa. Ja jums gribas apgūt, piemēram, kādas sociālas prasmes vai komunikācijas prasmes, piemēram, coachings, mentorings vai kaut kas cits, tās lietas arī var tikai caur darīšanu iemācīties. Tā kā tu saki, nepietiek vien, ka izlasa. Jo redz, man ir arī tāds viedoklis, kad mūsu paradumus, mūsu ieradumus vada asociācijas. Un ja man tagad pasaka, Reini, sāc nodarboties ar podniecību, man uzreiz smadzenes meklē tā podniecība, bērnībā viena kaut kāda pieredze šķība, nepatīk, negribu. Un es atceļu fantastisku pasaules daļu, keramiku. Un es esmu ziņkārīgs cilvēks, un viens pats vai ar kādu draugu draudzini aizēju uz nodarbību, tad variants man stāsta, cik keramika ir brīnišķīga, vai man iedod to pikuci un parāda, klausies, es tev iedošu tādu tehniku, kur pat pilnīgs dunduks var uztaisīt kaut ko. Es kā, jā, un es uztaisu, un man sanāk, un mana zemapziņa iemācās jauna asociācija – keramika pozitīvi.
Un tāpēc es ieteiktu neformālu izglītību, jo caur pieredzi mēs gūstam vai nu patīkamu kaut kādu izaugsmi, vai ne tik patīkamu, bet mums ir pārdzīvojums. Un pārdzīvojumu mēs atceramies. Mēs iegūstam kaut ko tādu, kāda mēs iepriekš nebijām. Un praktiski runājot, pieaugušajiem neformāla izglītība nozīmē vai nu doties uz kursiem, kas ir rokdarbi, komunikācija, psiholoģija, kur piedāvā arī praktiski darboties, kur proporcijas varbūt ir 20-40% teorija un 65% metodes, simulācijas. Tas ir viens. Un jauniešiem tas ir Erasmus plus apmaiņas, nometnes, radošie pulciņi, jaunatnes darbinieki. Jūs varat uzmeklēt savā pagastā, pašvaldībā jauniešu centru un pajautāt, kur var pieredzēt neformālās izglītības metodes? Piedāvājumi ir vairāk kā jaunieši Latvijā. Tur tāds piķis no Eiropas nāk un tik kolosāls iespējas. Nopietni. Pārgājieni ar picām, suši, visi kruti treneri, dabas zinātāji un nepiesakās pietiekuši daudz jauniešu. Kas interesanti ar jauniešiem, man draugiem tā ir bijis, ka jaunieši ir nepierunājami. Protams, viņi tur gan ar draudiem, gan ar solījumiem tiek aizvesti uz to pasākumu. Bet atbrauc atpakaļ. Jā. Tīpaši tie pasākumi, kur ir bez telefona. Jā. Un jaunieši ir vienkārši pārlaimīgi. Jā. Protams. Ok, tad tas sausais atlikums pēc mūsu sarunas būtu tāds, ka neformālā izglītība ir ļoti vajadzīga mūsdienās, ir īpaši tagad tuvākajos gados. Ir jāattīsta gan tehnoloģiskās prasmes, gan arī sevi jāstiprina, lai šīs jaunās prasmes, hard skills, varētu apgūt. Un, tas ir svarīgi arī jauniešiem, jo arī viņi dzīvo pavisam nevieglā laikmatā. Un, mums arī tomēr jāspēj kaut kā komunicēt ar tiem jauniešiem, jo paudžu plaisa ir liela. Un arī tur ir vajadzīgas prasmes, tā kā mācamies paši, mācam savus jauniešus, izmantojam iespēju. Un varbūt tev ir kāds pēdējais novēlējums mūsu klausītājiem. Kaut vai mana paša pieredze. Es klasiskajā izglītībā jutos ļoti, ļoti lēns, neapķērīgs un neveiksmīgs. Un es 15-16 gadu vecumā sevi norakstīju, kad es vienkārši esmu ļoti, ļoti negudrs. Un paldies Dievam, ka es sāku iesaistīties visādās neformālās izglītības aktivitātēs, jo tur es atklāju gan savus talantus, gan savu pašvērtējumu, gan to, kas man patīk un nepatīk, nepadodas. Un es uztaisīju savu karjeru kā pašnodarbinātais jau 18-19 gadu vecumā. Pateicoties tam, kad izrādās ir vēl veids, kā sevi izzināt, pieredzēt, nostiprināt. Tā kā mans vēlējums visiem ir, ja jums patīk augt, pilnveidoties, dzīvi izzināt visās tās garšās, tad varam kombinēt gan formālu izglītību, gan neformālu izglītību. Ja nav jausmas, kas tas ir, vienkārši iegooglējam vai prasam tiem, kas zina. Un braucam Erasmus apmaiņas programmu. Arī jā. Paldies tev, Reini, ka atbrauc šodien pie mums. Paldies tev.